Problēmas, kā tikt mājās. Ieslēdzot aizdedzi, pārnesuma indikators vienmēr rādīja pirmo pārnesumu, neatkarīgi kurā pārnesumā ir, un paralēli tam viņš rādīja neitrālo slēdzi, ka ir neitrālajā pārnesumā. Tas viens. Otrs, mēģinājām mocis piedarbināt, mocis atsakās piedarbināties. Paņemam svečodu, pārbaudām, ir dzirkstele, dzirksteles nav. Kur gan varēja pazust dzirksteli? Tātad mums te bija kaut kādas darbības ar statoru spoli. Nu, tā izskatās smuki un labi. Bet, kad mēs apskatāmies uz Hall sensoru, kas dod impulsu ECU par dzirksteli, izskatās, ka viņš tāds tā kā sadedzis. Vai viņš ir sadedzis, nezinu, bet katrā ziņā vadi gan viņam ir puši. Nu, ne puši, bet izolācija ir nost. Tāpat tās izolācija nost ir šajā vietā. Nu, tālāk ir pārnesumu indikators slēdzis. Kad mēs paņemam to nost. Tadā! Mums ir pliki vadi un daudz putras visur apkārt. Nu, kad es atgriezu otru izolāciju vaļā, tie vienkārši ir daudz putra. Ja mums ir putra šeit, tad putra ir visur. Bet tai nevajadzētu būt šausmīgai problēmai, tāpēc, ka pirms eļas sūkņa mums taču ir eļas uztvērējs sietiņš. Bet vēlns. Eļas sietiņam trūkst sietiņa. Vai tas ir kaut kāds racing tunings no pagātnes, kad viņš ir izņemts ārā labākai eļas plūstamībai, vai viņš ir bijis saplēsts no kaut kādiem pārspiedieniem un tā tālāk, nezinu. Katrā ziņā eļas sietiņa te nav, līdz ar to visu sūdu ceļot tālāk uz eļas sūkni, caur eļas sūkni, uz eļas spiedienu vārstu un uz eļas filtru. Attiecīgi eļas filtrā mums te ir gan visas šie izolācijas gabaliņi, gan kaut kādas blīvju paliekas vai salvešu paliekas, ko viņi zina. Nu, kā arī var redzēt, ka eļas filtrs ir mazliet izliecies. Tas var liecināt to, ka viņš ir bijis bišķi pārspiedienā. Tā. Vai šādi vadi pliki bez izolācijas varēja uzvārīt eļu? Nu, viņi var radīt dažādas problēmas, bet es teiktu, ka diez vai viņi uzvārīja eļu. Bet kas var uzvārīt eļu? Eļu var uzvārīt karstā eļā iepilējis ūdens, kurš te to arī dara. Lūk. Un pilstiņš ārā no dzēsēšanas šķidruma pārplūdes caurumiņa, kā to ir paredzējis KTM, kad nofeilo ūdens sūkņa mehāniskais blīvslēgs, viss liekais šķidrums ietek iekšā eļļā. Tadā!